Līdz ar siltā laika iestāšanos bērnu traumatisms kļūst par vienu no aktuālākajām problēmām. Mediķi norāda, ka traumām bērnu vecumā ir raksturīga sezonalitāte ar maksimālo uzliesmojumu vasaras mēnešos, kad bērni brīvo laiku pavada aktīvā atpūtā. Viens no iecienītākajiem aktīvās atpūtas veidiem ir peldēšana. Vecākus īpaši aicinām padomāt par drošību atpūšoties ūdenstilpņu tuvumā, neatstāt bērnus bez uzraudzības, kā arī neļaut peldēties nezināmās, nepārbaudītās vietās. Pirmais ļoti svarīgais uzdevums ir vecākiem informēt bērnus, kas ir droša vide un kas nav droša vide. Ja mēs, piemēram, ņemam vērā to, ka ļoti daudz bērni noslīkst dažādos atklātos ūdens avotos, baseinos, jūrā, ezerā, upē. Tātad viens ir skaidrs, ka bērnus nedrīkst laist vienus pašus, peldēties, vienmēr būtu jābūt kādam pieaugušajam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina būt ļoti uzmanīgiem, atpūšoties gan uz ūdens, gan atrodoties pie tā un ievērot elementāru piesardzību, jo arī laba peldēt prasme nevienmēr spēs paglābt nelaimē. Ja nelaime tomēr notikusi, nekavējoties ir jāzvana glābšanas dienestam pa tālruņa numuru 112. Piezvanot uz 112, jums ir jācenšas nomierināties, un pat ja jūs nezināt, kur jūs atrodaties, ir jāatbild uz dispečera jautājumiem. Galvenais, kas glābējiem ir jāzina, kas ir noticis un kur ir noticis. Atceries, glābēji nevar ierasties dažu minūšu laikā. Tādēļ pievērs apkārtēju uzmanību, sauc pēc palīdzības un tad mēģina glābt. Bet nekādā gadījumā nemeties ūdenī glābt, nesagatavojies. To drīkst darīt tikai tad, ja tev ir kāds peldlīdzeklis, jo slīcējs dēļ noguruma un apjukuma nekontrolē savu rīcību. Viņš cenšas pieķerties pie glābēja. Un tādās situācijās var noslīgt gan slīcējs, gan glābējs. Ja slīkstošais ir tuvāk krastam, mēģina padot viņam kādu peldošu priekšmetu, koka gabalu vai pamest dvieļa galu, siksnu, bet pats galvenais – zvani 112 un izsauc glābējs. Tad, kad mēs esam izvilkuši cilvēku no ūdens, vienmēr vajag sākumā veikt reakcijas pārbaudi. Tas nozīmē, mēs viņu pakratām aiz pleca un skaļi uzrunājam, pajautājot: Halo, vai tu mani dzirdi? Kā jūties? Un vērojam, vai ir atbildi no šī cilvēka. Ja no šī cilvēka atbildes nav, tas nozīmē, ka viņš ir bezsamaņā un tūlīt pat ir jāizsauc ātrā palīdzība. Pēc ātrās palīdzības izsaukšanas tūlīt pat nekavējoties mēs pārbaudam elpošanu. Ja cietušais mums neelpo, uzsākam ar 30 sirds masāžām un 2 mākslīgām ieelpām. Savukārt, ja cilvēks mums elpo, viņš ir jānogulda stabilajā sānu pozā, lai saglabātu elpceļus atvērtus un lai pasargātu no aizrīšanās ar atvemto kuņģa saturu, jo pēc slīkšanas bieži vien cilvēkam var būt spontāna vemšana. Ja ir bijis slīkšanas gadījums, kur cilvēks ir izglābts un viņš ir pie samaņas, obligāti ir jāsauc ātrā palīdzība. Obligāti šis cilvēks ir jānogādā mediķu uzraudzībā. Jo pat, ja liekas, nekas nav bijis, ūdens var nonākt elpceļos un var radīt vēlīnas problēmas, kas var attīstīties pēc dienas vai 2. Pat it kā liekas, ka jūtās pilnīgi normāli, bet šīs sūdzības un pēkšņi nav var iestāties pēc kaut kāda laika. Peldoties nepazīstamā ūdenstilpnē, tu pakļauj sev papildus riskam. Tu nepazīsti šo ūdenstilpni, tu nezini, kāda ir krasta. Tu nezini, vai ūdenī ir bīstami priekšmeti. Diemžēl pārgalvīga un neapdomīga rīcība uz ūdens bieži kļūst par nelaimes cēloni. Tādēļ rādīsim piemēru cits citam un sargāsim savus bērnus, lai ikvienam vasara paietu droši un saulaini.